laikā, kad viena 1. kājnieku bataljona karavīru daļa bija nodarbībās gatavojoties rotācijai Afganistānā, cita bataljona vienība dzīvoja mežā mācībās ziemu 2012. Šoreiz paskatīsimies, kā bija iekārtota viena no guļvietām, jeb improvizētām mājiņām, kas karavīru starpā tiek saukta par bivaku. Šoreiz tā ir celta, izmantojot izgāstu koku. Sakne ir kā aizmugurē siena, un pats koks ir kā kreisā siena, ko vienkārši apbērām ar sniegu. Un tā vienkārši sanāks, ka tā ir kreisā malā. Mums atlika tikai uztaisīt labo malu, ko uztaisījām no maziem baļķīšiem un pārvilkām ar pančopāri. Tātad augšā tāpat kā ir visiem bivalkiem ar skujām. Arī diezgan lielu kārtu uzlikām, varbūt kļūdījāmies nedaudz, ka uztaisījām viņu pa augstu, vajadzēja varbūt nedaudz zemāk. Un tad būtu tur mazāku telpu būtu jāapsaldē tam ugunskuram. Jā. Un tad arī noklājām apakšā ar skujām, bet arī tur pareizāk būtu, ja jūs iedurtu un taisītu viņas tā kā putnas palvauku, tā kā iedur un uztaisa visu pakāpeniski tā, lai noliekot rolmatu, apguļoties. Tātad tā skuja veido tā kā slāni starp rolmatu un zemi, kur cirkulē gaisu iekšā, un tad līdz ar to viņš padara to siltāku. Bet mēs tā neizdarījām. Mēs vienkārši izdarījām tā, ka pielikām maksimāli daudz to skuju. Ar to mēs ietaupījām laiku, jo bija diezgan maz un tā laika, jo grīda palika pusstundiņā, un ar to ir diezgan maz. Lai uztaisīt to grīdu, tādā putnas palvas veidā, diezgan laikietilpīgs process tas ir. Līdz ar to mēs vienkārši sametām, salikām biezu slāni. Tātad šeit mēs uztaisījām. Nevajadzēja tuvāk drusku viņu likt to ugunskuru un atstarojošo sienu pie pašas būdas iekšā? Nē, ir ļoti, ir ok. Ir pareizi, jā? Gulējām 2 naktis, bija spēni ļoti labi. Un tā, ka kurinājām tādā brīdī kurini, ir ok, tā kā aizmies nedaudz, tā kā atdziest jau jūt, ka nekurās kaut kas. Cik cilvēki jūs esat tajā? Šeit 3 guļam. Bet arī 4 dāvas sagulēt. Pirmajā brīdī, protams, tas ir pat neaptverami, bet šajā laikā, par kuru ir runa un karavīri dzīvoja šajā bivakā naktī, gaisa temperatūra bija zem -20 grādiem. Kā redzat, karavīri dzīvoja dabā un to visu izturēja.